Cienījamie kolēģi, tā realitāte ir tāda, ka Air Baltica zīmols mūsu tautas sirdī 30 gados ir kļuvis ļoti mīļš un tautai vajadzīgs. Tā tas ir. Bet vienlaikus tas ir kļuvis arī par fantastisku parazītu biznesu. Visi smeļ un pelna. Līzinga kompānijas, kam jāmaksā ir par lidmašīnu līzingu, pat tas dānis, kam kripatiņi pieder, Air Baltica ar savām 4 lidmašīnām pelna uz lidmašīnu līzingu. Biļešu pārdošanas sistēmas turētāji, nezinu, tur ir gausam vai nav, kā runā tautā. Tie visi pelna, visi piegādātāji pelna, visi, kas mašīnas piegādā Air Balticam, pilnīgi visi pelna, izņemot Latvijas tautu. Tauta nepelna. Tauta maksā. Par biļetēm un otrais no savu ģimenes budžeta par visiem kompānijas zaudējumiem un parādiem. Tauta maksā. Un atkal jāmaksā. Un atkal ir jautājums valdības vadītājai, bet kāds ir plāns, par ko mēs maksājam? Kāds būs gala rezultāts? Nebankrotējam? Caur šantāžu un draudiem? Nemaksāsiet, bankrotēs. Tad nebūs jūs mīļais zīmols. Tāpēc jāmaksā. Nebankrotējam cik ilgi? Un vai aizdevumu atdos? Un vai premjeri var atnākt šeit un uzņemties personīgu atbildību, nekandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās, ja šo aizdevumu neatdos? Laikam nevar. Premjeris saka, Air Baltica pieder Latvijas tautai. Jautājums, kas tieši pieder Latvijas tautai? Cik vērta ir kompānija, mūsu visiem mīļā kompānija Air Baltica? Kāda ir šīs kompānijas vērtība? Ja būtu šodien jāpārdod Air Baltica, kāda būtu cena, cik Latvijas valsts budžets nopelnītu, ja mēs pēkšņi pārdotu visu šo kompāniju? Atbilde varētu būt tāda, ka nevaram pat pārdot tā kā Pareksu nopirkām par 1 eiro, vai ne? Taisnība? Būtu jāpiemaksā. Problēma šajā zālē un sabiedrībai pavisam cita. Ja līdz šim Saeima balsoja, un diezgan pārliecinoši, apvienotais saraksts arī bija spiests balsot pagājušais. Tad šobrīd tā situācija ir mazliet cita. Un tā problēma zālē ir tā, ka premjeras kundze, jūs esat zaudējusi tautas un arī lielas daļas Saeimas uzticību. Un nevis tāpēc, ka Air Baltica problēmas, objektīvas problēmas nonāk uz galda, smagi lēmumi, bet sākot ar sīkumiem. Sākot ar to, ka jūs sēžat pie Dombūra kunga un sakat, Dombūra kungs, bet es nelidoju privātām lidmašīnām. Bet tas izrādījās meli. Jūs lidojāt tieši tāpat kā Kariņa kungs. Citskovska kungs saka, atklāja tagad aizstāvības taktiku, piekrīt premjeras kundzei, Citskovska kungs aizstāvās kā var, ar informāciju, kas viņa rīcībā. Viņš saka, 4000 eiro iztērēt pāris stundās luksus lounžā. Nē, tā nebūtu problēma, Siliņas kundze. Problēma ir tā, ka jūs teicāt publiski, ka jūs esat gatavi viņu sūdzēt tiesā. Citskovskas kungs nesaka taisnību. Tajā pašā dienā iznāk visi dokumenti. Tā bija taisnība. Šādā veidā arī pie mums apvienotajā sarakstā atnāk pagājušajā reizē Air Baltica, satiksmes ministrs, jaunās vienotības pārstāvji. Pie mums frakcijā liek galvu ķīlā pēdējā reize. Mums ir biznesa plāns, mēs ejam uz IPO, tūlīt iesim biržā, mums ir investors, viss ir sarunāts, nesauksim vārdā, bet visi jau zina, ka runa par Lufthansa. Ticami. Mēs sakam, vai nebūs tā, ka jūs mūs piečakarēsiet? Runčuk, nemūžam. Diemžēl tas ir šis jaunais Siliņas kundze, jūsu zelta standarts. Un šī ir problēma, kāpēc šajā zālē pat tie, kas ir spiesti balsot, to darīs ļoti nelabprāt. Lūdzu, vēl 2 minūtes klāt. Lūdzu, apvienot debašu laiku. Un kā jūs teicāt pie Dombūra kunga, atbildot uz jautājumiem par Air Baltica un kā var ticēt šim te, kāpēc jāizdod nauda,
Atbilde Siliņas kundzei bija, jo mums ir jātic, mums ir jāuztic. Latvijas tauta ļoti labi zina Rīgas kinostudijas mākslas filmu Ceplis. Cepļa stratēģija bija tieši tāda. Viņš teica, jo mums ir jātic, mums ir labi ķieģeļi. Bet Cepļa plāns bija skaidrs. Aizvilkt situāciju līdz tam, ka pats atbildību neuzņemas, ieliek leitnantu sauso, un tad var teikt, leitnants sausais, veiksmīgs leitnants nolaida pa burbuli plaukstošu uzņēmumu. 30 miljoni nerisina Air Baltica problēmas. Hormūžu šaurums un degvielas krīze ir kripatiņa, pīle šajā problēmu okeānā, kas ir saistīta ar Air Baltica. To pierāda arī diskusija, kas notiek Latvijā pie Domburkunga. Un tomēr šis viss ir domāts, lai aizvilktu situāciju līdz Saeimas vēlēšanām, lai nāk leitnanti sausie. Un tad varēs kliegt, jūs redziet, kad mēs, tad viss bija kārtībā. Bet tas jaunais leitnants atnāca, nolaida pa burbuli plaukstošu